Vienotības ekonomikas programmā jau iepriekš komentēju pirmos 3 uzdevumus, kas ir ekonomikas stimulēšana, nodarbinātības veicināšana un rūpniecības un eksporta atbalsts. Nākamais uzdevums ir ārvalstu investīciju piesaiste. Šim nolūkam mēs esam izveidojuši lielo un strateģiski svarīgo investīciju projektu koordinācijas padomi, kuras uzdevums ir koordinēt valsts pašvaldību un infrastruktūras uzņēmumu rīcību, lai veicinātu lielo infrastruktūras projektu piesaisti, lai tie neiestrēgtu kaut kur birokrātijas koridoros. Attiecīgi arī ārlietu ministrijai ir dots uzdevums to noteikt kā prioritāru darba virzienu un izskatām iespēju arī atjaunot uzņēmumu ienākumu nodokļu atlaidi lielajiem investīciju projektiem. Attiecībā uz nodokļu politiku vienotības programma paredz veidot sociāli atbildīgāku un efektīvāku nodokļu sistēmu, pamatā pārnesot nodokļu slogu no darba spēka uz patēriņu un īpašumu. Vienlaikus Latvija jāsaglabā kā relatīvi zemu nodokļu slogu valsts, kur nodokļu sloks nepārsniedz trešdaļu no iekšzemes koprodukta. Svarīgs jautājums vienotības ekonomikas programmā ir ēnu ekonomikas apkarošana, kas ir svarīga ne tikai no budžeta ieņēmumu viedokļa, bet arī no godīgas konkurences viedokļa. Tieši tāpēc valdībā mēs esam apstiprinājuši gan īstermiņa pasākumus ēnu ekonomikas apkarošanai, gan arī vidēja termiņa plānu, un tas paliks prioritārs jautājums vienotības darba kārtībā arī turpmāk. Kopumā var teikt, ka vienotības ekonomikas programma ir vērsta uz to, lai būtiski uzlabotu valsts konkurētspēju, un kā kvantitatīvs mērķis te ir uzlikts paaugstināt Latvijas vietu globālajā konkurētspējas indeksā līdz 2013. gadam par 28 vietām.